Sveiciens visiem atkal no mums. Sveiciens visiem no saulainās Turcijas un droši vien tikpat saulainās Latvijas. Un ir pats vasaras vidus, ir ļoti skaists laiks, ir jūlijas, un mēs ar Mairu nākam pie jums atkal ar dažādām ziņām, piedāvājumiem, iespējām. Un šobrīd dzīves elpā iet 21 dienu izaicinājums emocionālā tīrīšana. Un īstenībā tas ir tik ļoti, ļoti jaudīgs notikums, kad es pieļauju arī Maira pati neplānoja, ka tik liela reakcija, tik liela atdeve un tik liela tāda cilvēku vēlme sakārtot sevi, ka tā atdeve būs tik ļoti liela un jau pirmajās dienās. Un es ceru, ka mums būs ļoti skaists šis piedzīvojums, šīs 21 dienas, un tiešām katru rītu mēs kaut ko veram vaļā un bungojam ārā un tīram laukā, un tās reakcijas ir ļoti daudz un dažādas. Bet, lai to visu vēl vairāk saprastu, izprastu, mēs ar Mairu jums piedāvājam kursu, kas sāksies augustā. Un šajā kursā mēs ne tikai Maira, ne tikai stāstīs, rādīs, mācīs, liks saprast, praktiski darbosimies par to, kas viss saistās ar šo emocionālo brīvības tehniku, ja bungošanu. Papildus tam vēl būs jauna tehnika, par kuru mēs esam varbūt kaut kur garām ejot dzirdējuši. Tas ir pīts. Un tās būs veselas 7 nodarbības visu augustu un iestiepsies arī septembrī. Un šodien es gribu, lai Maira mums mazliet pastāsta par to, kas tad, kāpēc atkal no vienas puses, kāpēc atkal mēs esam pacēluši šo te bungošanu šobrīd. Jo tā nav nekāda jauna, nezināma metode. Tā ir ļoti jau zināma, cilvēki ar viņu strādā. Kāpēc mēs viņu esam šobrīd pacēluši? Vai laiks mums vienkārši piedāvā šo iespēju, ņemiet un dariet, šis ļoti palīdz cilvēkiem. Kāda ir tā tava sapratne par šo? Jā, sveiki visiem ģeniālajiem, burvīgajiem. Pirmām kārtām, ja dzirdi šito te kaut ko pirmo reizi, tad es tev tiešām kaut kas rezonē, ja kaut kas sajūt, ir kaut kas aizķer. Tad nāc un piereģistrējies un esi klāt 21 dienas izaicinājumā. Mēs vēl esam tikai pirmajā trešdaļā. Tā kā nekas nav nokavēts, viss vēl ir iespējams, lai tu sajustu, kas tas ir, kā tas strādā. Un ja tu to saproti un tev ir interese tā kā dziļāk ieiet tajā iekšā, tad nāc uz šo kursu un lai saprastu varbūt precīzāk, vēl niansētāk, kā ar to strādāt. Jā, nāc bariņā, jo tiešām pārsteigums man ir liels, ka jau no pirmās dienas ir šāda reakcija, un es domāju, es tā kā jautāju, ko tas nozīmē, kas tas ir, jo tiešām, kā Eva teica, šī tehnika ir diezgan zināma, un ir bijuši gan mani kursi, gan, man liekas, Ingūnai Dedēkai dzīves elpā ir bijis kurs, kur šis instruments tiek tā kā parādīts, atvērts, un kāpēc tu tagad atkal, un kāpēc tagad tas strādā. Nu, nejaušību nav. Ja jau man iedeva tādu impulsu tagad šo izaicinājumu taisīt, lai iepazīstinātu jūs ar šo tehniku, tad droši vien kaut kur tur kaut kāds sāls tam ir. Un kā atbildi es sapratu, ka atkal to pašu bildi es ieraudzīju, ka esam dzirdējuši par to, ka Zeme paplašinās enerģētiski, ja tā kā palielina frekvences un tā tālāk. Es tiešām to redzu kā pat fizisku paplašināšanos, līdz ar to, protams, arī enerģētisku, un saprotot, ka mēs katrs ik viens savā ķermenī, savā formā esam Zeme, ar mums nevar nenotikt kaut kas līdzīgs. Un mēs arī tā kā uzirdinamies, jā, tas process ir tā kā sablīvējusies virskārta, jā, un tagad viņu uzar, un viņa paliek irdenāka, viņa paliek lielāka, tā kā plašāka. Līdz ar to tas, kas notiek, jā, izrādās Latvijā pat, nezinu, cik tur 2-3 kilometri no jūras krasta var dzintarus atrast zemē, jā.
Tātad, uzirdinot, uzarot to zemi, parādās kaut kāds dārgakmens, un parādās varbūt ne tikai dārgakmeņi. Parādās kaut kādas lietas, kas gadiem ir sēdējušas iekšā, un tagad viņas atkal, nu es taču jau biju aizmirsis jau to ar to, un pat jau strādāju ar to, un pat jau to atlaidu, un atkal man kaut kādā līmenī, kaut kādā dziļākā slānī vēl ir bijusi kaut kāda aizķere uz šo notikumu, uz šīm emocijām, un tagad tas ir uzarts augšā. Un šis instruments, acīm redzot, šobrīd strādā, lai to, kas ir jau uzarts augšā, varētu ļoti viegli un brīvi palaist vaļā. Nav tur stundām un mēnešiem un gadiem jāstrādā un jāanalizē, kāpēc, par ko, no kurienes un kādā dzimtā un tā tālāk. Ka var viņu tagad nu, ar šo instrumentu tik viegli palaist vaļā. Es neapgalvoju, ka tas noteikti tagad ir visiem un visiem vienādi, jo vienalga katram kaut kāda individuāla procesa un varbūt kaut kas vēl ir dziļāk un smagāk. Bet es redzu to, ka tās, kas ir bijis dziļi, dziļi, dziļi iekšā, un varbūt pat stipri vien neapzināti ir radījis kaut kādu fona fobiju, fona lomu, fona attieksmi pret dzīvi, fona kaut ko tādu, ka tas tagad ir iznācis sajūtu līmenī ārā. Līdz ar to, ja es viņu varu sākt sajust, apzināties kaut kā ar kaut ko aprakstīt, vai caur sajūtām, vai caur emocijām, vai caur ķermeni, tad man ir iespēja palaist vaļā. Kamēr es to neapzinos, tad vajag zibens spērienu, jā, lai kaut kas tur, vai klīnisko nāvi, jā, lai mēs tur pārtransformējamies tā jaudīgi, jā. Lūk, tā kā man ir aizdoms, ka tas ir tas, kāpēc šis fenomens šobrīd notiek, un man tas ir tāds priecīgs pārsteigums par to, un tas ir forši, un tas ir lieliski, ka cilvēki dara, iet līdzi, un notiek lietas, notiek procesi. Jā. Tā kā kursā mēs tiešām padziļinātāk skatīsimies, kā strādā, kā var būt kādas niansētākas šīs metodes, ko nozīmē šis te bungošanas koks, kā saprast, kas no kā rodās, un bieži vien tā atklās, nu, vau, re, kur lapa ir rezultāts, bet sakne ir tas, kas manī dzīvo iekšā, un es visu laiku mēģinu tur raustīt tās lapas un līmēt citas viņu vietā, jā, bet ja sakne baro vai nebaro visu laiku vienādi, jā, tad ir grūti kaut ko ar to plāksteru līmēšanu tikai panākt vien, jā. Mēs apskatīsim vēl kaut kādas vairākas metodes, kā paskatīsimies arī, kā strādāt nu, palīdzēt, bungojot tā kā sev, palīdzēt citam cilvēkam, klāt nēsošam. Ja? Tāpēc, ka enerģētiskā līmenī, ja ir tā, ka tas cilvēks man ir būtisks un man ir svarīgi, tā kā manai labsajūtai ir svarīgi, lai attiecības vai tas cilvēks tur būtu labsajūtā, es varu kaut ko strādāt, es nevaru viņu izmainīt. Bet es varu izmainīt šo te sinerģijas lauku, šo te sadarbības modeli, es varu izmainīt. Un ir diezgan, ir ceļš māma bērnam, jo, nu, pilnīgi noteikti var palīdzēt. Un ir bijuši vairākas tādas aprakstītas praksē situācijas, kur, jā, ir ļoti, ļoti spēcīgi nostrādājis tas, ka kāds bungo par kādu citu un palīdzās. Jā, un kā Eva minēja, šajā reizē kursā klāt būs arī Pīts, kas nu, pa burtiem tas ir PEAT. Jā, mēs tā īsumā izrunājam no angļu valodas Pīts. Primārās enerģijas aktivizēšana un transcendence. Nosaukums gan sarežģīts, bet ideja tā pati. Ideja tā pati, tikai varbūt drusku vairāk ir apskatīti kādi aspekti, aiz kuriem mūsos aizķerās kaut kādas lietas. Jā? Piemēram, ja mēs izbungojam, teiksim, kaut ko par fizisko ķermeni, kaut ko par diagnozi, kādu izbungojam un piedzīvojam kaut kādu fenomenu, ka tas ir pārgājis, sāpes ir pārgājušas, tad, piemēram, pītā
Bet, protams, to var arī darīt arī ar bungošanu. Tad uzdot šo jautājumu, vai manī ir kāda pretestība pret to, ka tas tiek atrisināts. Un es tā kā vēroju, skatos, pameditēju drusciņu, vai izpaudu kaut kur pretestību. Apstrādāju to, darbojos ar to, tad ir jautājums par nākotni. Vai man ir bail par to, ka nākotnē tas atkal var atgriezties? Vai man ir pārliecība par to, ka nākotnē tas viss atkal šodien ir labi, bet rīt viss atkal būs slikti, jo es nezinu, no kurienes tas ir radies. Un, ja man ir šāda neapzināta pārliecība, mans ķermenis seko manām neapzinātajām pārliecībām. Un vienkārši, protams, ka tas arī būs. Ja ne rīt, tad parīt. Ja ne parīt, tad pēc mēneša būs atkal. Un es izdarīšu priekš sevis secinājumu, nestrādā. Bet es nesaprotu, ka strādā mana pārliecība par to, ka nestrādā. Un tā es nostiprinu pārliecības, es eju pēc nākamās brīnuma tabletes un atkal uz sākumā nostrādā un pēc tam nestrādā. Bet nestrādā tāpēc, ka mēs neizprotam kopumā procesu. Ja? Runājot par to, ka ir bijuši dažādi, un arī es pieļauju pat latviešu valodā, tu YouTube atradīsi kādus bungošanas piemērus, ej un skaties, lai tu saprastu, kas tas ir, lai tu būtu tā kā jau gatavāka vai gatavāks, ja izlems būt kursā. Ja? Bet katrs tas, kurš ir nu, iztransformējis ar sevi un jau ir gatavs dalīties ar šo prasmi, ar prasmi lietot šo instrumentu, viņš vienalga iedod kaut kādu savu niansi. Līdz ar to tas ir forši, jo tā tas attīstās. Tā tas aiziet plašumā un var tā kā pārklāt vēl vairāk cilvēkus, jo katrs var atrast tā kā to savu. Re, kur man rezonē ar viņu, re, kur man rezonē ar viņu, re, kur man rezonē ar Mairu, un es tāpēc eju un darbojos, jo es iedošu kādu savu niansi, tāpēc, ka tie teksti, kurus es saku, tie nav standarta teksti, tie ir tie, kurus ja es individuāli strādāju ar cilvēku, es viņu jūtu, es jūtu, kas viņā notiek šobrīd un kurā virzienā man aizved. Un bieži vien es pat redzu bildes, kas viņā notiek, ko viņš tagad piedzīvo, kā to kustināt. Un tas nav mans fenomens. Tas ir izpratne, tas ir šī instrumenta sapratne. Un tad, kad šī schēma ir saprasta, tad nav tā, ka paveicās un šodien nostrādāja, vai nepaveicās, šodien nenostrādāja. Tad vienkārši tu saproti, ka rezultāts ir rezultāts. Jā, es jau gribu teikt, ka tas ir tavs fenomens. Tāpēc, ka es esmu ar Māri kopā arī savas kaut kādas lietas, gan bungojas, gan īpaši man ir palīdzējis tad, kad mēs pītojamies, nu, tur iet tā līdz kaulam tās reakcijas un tas, kas tur nāk ārā, tas, protams, katram savādāk, cik nu, tā lieta, ar ko mēs darbojamies, mūsos ir iesēdusies, bet katrā ziņā šīs te tehnikas, ja viņas dara, tad viņas ļoti, ļoti palīdz. Un es gribēju tev vaicāt vēl vienu lietiņu par to, ka šobrīd mēs liekam vakardien vai šodien mums bija tā situācija, kad man liekas, vakardien tas bija, ka mēs bungojām, un tad, kad mēs bungojam kaut ko vienu, mums var atnākt kaut kas cits. Un tad, man liekas, ir svarīgi to citu nenostumt malā, jo viņš ir izaudzis no tā, kas nu, tā kā tas nākošais solis ir jātiek galā ar šo. Kā tas notiek? Vai to vienkārši uzreiz kaut kur pieraksta un pēc tam ar to strādā tālāk, vai to uzreiz ņem ar to un strādā, un kura varbūt tā tehnika, jo es esmu ļoti piedzīvojis to, ka pie pīta nāk ārā kaut kas jau cits, tu tā kā vienu esi izstrādājis, un tev vienalga nav labi, un tu saproti, ka ir vēl kaut kas dziļāk, vēl kaut kas citur, vēl kaut kur tu ej iekšā. Kā ar to visu, vai ir obligāti vajadzīgs cilvēks, kas tev vada, ja to var arī pats apgūt? Jā, jā. Pīts ir varbūt nedaudz vairāk orientēts uz to,
ka mēs strādājam tikai ar jēlu materiālu. Mēs neko neanalizējam, mēs neko nevērtējam. Mēs vienkārši ejam. Tad saprotot, ka zemapziņa runā ar mums 4 valodās, tas ir ķermeniskas sajūtas, tās ir emocijas, kas var uzpeldēt. Ķermenī var notikt, nezinu, kaut kur sarēps, tur kaut kur, nezinu, klepus vai kaut kur slikta dūša vai kaut kas ķermenis reaģē. Var atnākt tēli, atmiņu kadri, skaņu tēli, smaržu tēli un tā tālāk, un var atnākt kāda doma tādas pārliecības formā. Tā ir zemapziņas valoda. Un tad, kad zemapziņa jūt, ok, viņai ir resursi, viņa ir gatava, jo zemapziņa neļaus strādāt tev ar tām lietām, kuras tev varētu nobeigt. Ja, zemapziņa redz, tev ir enerģija, tev ir resursi, tev ir tur, nezinu, skolotājs, instruments. Ok, ļaušu, vēršu vaļā to lādīti. Un tad ir tā, ka tas bieži vien tas virsējais slānis, ja, ar ko es sāku strādāt, ko es apzinos, nav tas pats būtiskākais, kas ir tam apakšā. Man ir bijis arī tā, ka cilvēks sāk teiksim, nu, un tad ir, nu, kad mēs izmēram to, cik stipra ir šī sajūta no 0 līdz 10, subjektīvais tāds vērtējums, un man cilvēks saka 7. Sākam, teiksim, ar kaut kādām, nezinu, bailēm vai tur kaut kādu aizvainojumu, un viņš ir, nu, kaut kādi 7 bijis. Un ejam tālāk, neatceros, vai ir pītu vai bungošana, tas pat varbūt nav būtiskākais, jo ideja apmēram vienāda ir, ja. Un pēkšņi ir jāmēra, un nu, visbiežāk vismaz par 1 punktu nokrītās tas mērījums. Ja? Tad visbiežāk vismaz par 1 punktu ir palicis vieglāk. Ja? Šajā gadījumā man cilvēks saka, man bija 7, tagad man ir 10. Es saku, nu pastāsti, kas tev tur notika. Man parādījās tādas dusmas. Tas nozīmē, ka pirmais slānītis bija noņemts nost, un zem tā patiesībā bija cita emocija. Un tās bija tādas pamatīgas dusmas. Un loģiski nevis tas palika lielāks, bet atklājās nākamais, kas ir gana spēcīgs bijis cilvēkam iekšā. Jā, un tas ir tā kā nākamais slānīts, ko strādā, ko zemapziņa ir pateikusi. Tagad ar šo, un tagad bungojot vai pītojot par dusmām, jā, var atklāties kāda bērnības notikums bilde, kāda aina var atnākt, jā. Tas viss ir tādā ķēdītē mūsu atmiņās saglabājies, jo tad, kad ar mums notiek kāds spēcīgs emocionāls notikums, atmiņas saglabā absolūti visu, kas ir bijis apkārt. Krāsas, temperatūru, telpu, smaržas, kas man bija mugurā, kas citiem bija mugurā, kāda mūzika skanēja tajā brīdī, kāds gadalaiks bija, un varbūt es nesaprotu, kāpēc man vasara nepatīk. Bet tas viss traumatiskākais notikums manā bērnībā notika vasarā. Un es nesaprotu, kāpēc man nepatīk vasara, ja? Bet tas fonā kaut kur, es pat nezinu, nekādā mūžā nesasaist to kopā, ja? Un klāt pie visiem šiem saglabājās arī emocija, kā es jutos toreiz. Un tad šis te kokteils, viss tā mūsos kā tāds bloks sēž un pievelk. Un pievelk atkal un uzkrāmējās virsū slānīši. Ja, un šo te mēs jau varbūt aizmirsām, varbūt piedevām, varbūt likās, ka atstrādājām kā notikumu, bet šie slānīši vēl joprojām viņu tur slāpē. Ja, un tad šeit krāmējot nost, mēs tiekam varbūt līdz šim te sākumam, lai palaistu vaļā. Nu, tā kā, jā, tas ir tāds interesantums visā, jā. Līdzīgs un interesants, jā. Nu, Tu jautāji par to, vai var strādāt pats. Abas šīs metodas ir paredzētas, ka viņas var strādāt cilvēks pats. Bieži vien ir tā, ka cilvēkā ir kaut kāda iekšēja nepārliecinātība par to, vai man sanāks pareizi, jo viņi uzreiz salīdzina, nezinu, tur ar mani vai vēl kādu citu praktizētāju, kam it kā sanāk labāk. Bet var šīs metodas var praktizēt pats, un varbūt pītam drusku vienkāršāk ir tas, ka tur nav jārunā, tur nav tie teksti jāsaka. Ja bungošanā mēs sakam tekstus, bet nu, arī tur tas var būt vienkārši viens teikums - baidos. Un viss, un pēc tam jau sāk nākt varbūt cits teikums, par ko baidos.
Un tad varbūt parādās tas, ka tu ieraugi bungošanas laikā, tu ieraugi, hops, pēkšņi parādījās kaut kāds notikums. Un tam ir vistiešākā saistība ar to, par ko tu sāki bungot, ar to lietu, kas tev traucē justies labi. Bet pītā nav jārunā, tur vienkārši ir jāļauj tev to sajust un pat pastiprināt. Tas bungošanā īsti nav, bet pītā ir šis te princips, ka es pastiprinu un es tā kā balonu piepūšot. Es pūšu vēl vairāk, līdz tas balons pārsprāgs. Un pastiprinot, mums ir bail pastiprināt, jo mums liekas, ka nu tad vispār, nu tad tā jau slikti, nu tad vēl bišķi vairāk baidīšos, nu tad vispār. Bet tad, kad mēs aizējam līdz farsam, tas pārvēršas par pretējo. Jā, tas ir arī ciguna princips. Maksimālais jan pārvēršas par iņu. Maksimālā tumsa, sasniedzot savu gala punktu, sāk pārvērsties atkal par gaismu, par dienas paliek garākas. Jā. Un tā arī šeit ir. Kad mēs pārspīlējam, mēs dramatizējam, mēs ļaujam tam būt lielākam, viņš pēkšņi tā kā tāds pulpēdis, ziepja burbulis vienkārši. Un tad dažreiz cilvēki vienkārši ir šokā par to, kur palika, kā tā var būt, ka vienkārši ir absolūts miers. Tas liekas neticami. Bet šis fenomens strādā. Un man arī sākumā, kad es pītu mācījos un sāku jau ar cilvēkiem strādāt, man bija tāda drusku iekšēja baila, bet ja nu nenostrādās, ja viņam neatradīsies, jo pītā ir tas, ka mēs ejam krāmējam tos slāņus nost, lai atrastu, ka apakšā sēž mans miers, mans prieks, mans veselums sajūta, harmonija, man pašapziņa, mana drosme un tā. Tas tur viss mūsos ir. Bet tad, kad mums ir sakrāmēts virsū, mēs to nedzirdam, jo tas skan skaļāk, kas tur virsū. Un tad, kad mēs šito pakrāmējam nost, tad šīs uzplaukst. Un viņš ir katrā, viņš ir ikvienā. Un viņš nevar neparādīties, viņš parādās. Un pītā pat ir tas fenomens pleroma stāvoklis, kad cilvēks var piedzīvot tādu vienkārši svētlaimes sajūtu. Tas ir, kad ir tā brīvība, es esmu tas, kas es esmu, tā svētlaimes sajūta parādās. Un liekas, kurš ko es iedzēru, ja? Neko. Vienkārši palaid vaļā un ļāva būt tam, kas tevī jau ir un kas ir dabiski. Un nevienam tas nav jāieliek tevī. Tas ir pats interesantākais, jo mums visu laiku liekas, jo tās tabletes meklējumos mums liekas, ka ārējā pasaulē kaut kas ir tāds, ko es iedzeršu un man paliks labi. Bet man tikai jāpaņem nost to, kas traucē man jau būt tam labi, kas ir manī. Jā, man jau palika labi klausoties. Katrā ziņā tā sajūta bija tāda, ka, uzzied tāds, tā kā, es varu iedomāties to mirkli, jo ir nācies man arī noķert šo te mirkli, kad tā kā tu saki, tā kā uzsprāgs, un, kas tas bija, man ir tik labi, ja? Es domāju tā, ka mēs jau ļoti daudz ko tu pastāstīji par šo te metodi, un mums būs arī meistarklasa, skatieties, mīļā, jūlija beigās būs meistarklase, kurā tad Maira arī varēsiet ar Mairu kopā jau padarboties un saprast, kā tas viss strādā. Noteikti nāciet uz 21 dienu izaicinājumu. Tas vēl viss šobrīd ir procesā, un tur jūs tiešām piedzīvosiet ļoti, ļoti, ļoti jaudīgas lietas. Un es saku, mēs 6. dienā esam šobrīd, un man liekas, ka vēl šai metodē ļoti no svara ir regularitāte, darīšana, jo es saku, es viņu zinu, to metodu, tas man nav nekāds jaunums, bet to, ka tu to dari katru dienu regulāri un citreiz pat 2 reizes dienā, tas tu redzi, ka mainās, ka notiek, kad paliek vieglāk, kad tu jau sāc lasīt tās savas reakcijas, ja? Ja tev tur pēkšņi ir kaut kāds kamols kaklā, tātad tu jau kaut ko izcēli ārā, ja? Tad viss process jau notiek, ja? Un tad, kad tu to dari, tad tu sajūti, kā tas strādā, un svarīgi šajā visā, man liekas, ir cilvēkam sajust, ka šī metode strādā, lai viņam būtu tā pārliecība, ka viņš var darīt pats. Jo ja viņš vienreiz pamēģina ar tevi,
un tad viņš aiziet savās gaitās, nu, viņam nav tā sajūta, kad es varu un man sanāks. Bet tad, kad viņš to dara regulāri kopā vēl ar tevi, un viņam ir iespēja arī darīt te pašā dienā vēl papildus, tad viņam rodās šī sajūta, kad, oh, man sanāk, rekā tas strādā, rekā notikās, rekā izšauja man korķi. Mm, tieši tā, un man ir doma, ka šajā reizē, kas varētu būt atšķirīgs no iepriekšējām reizēm, ir tas, ka es ļoti gribu sadalīt jūs pa pāriem. Tā Mhm. ka mēs tiekamies, un jums ir 10 minūtes katram, un jūs esat pa pāriem, un jūs viens otram novadat bungošanu. Vienkārši kaut vai uz nesaprotu, ko tagad man tev jāsaka, bet tu vienkārši bungo. Ja? Un otrs bungo pretī, un tu pirmo reizi pārkāps. Tas ir tāpat kā ar valodu. Tev pirmo reizi jāizmuļā ārā tas svešvalodā tas teikums, lai tu saprastu, ka no tā nemirst. Ja? Un tieši Jā. tāpat ir arī šeit. Un tas ir tas, ko es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka man izdosies kursa laikā iedot jau šo praktisko pieredzi, strādāt jau vienam ar otru. Un grupa paliks jūsu rīcībā, jūs pēc tam varat turpināt izmantot to, ka jums ir šādi grupas biedri un sarunāt šos tikšanos un seansus un darboties. Tas jums būs sākumā kā mājas darbs un pēc tam jau kā bonus. Viens otram varēs vadīt bungošanas, jo Jā, tā ir jā. vieglāk, ka tu pats netiec iekšā. Jā, kad otrs pieskata un nav kur aizšļūt projām, Jā, 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 jā. tad ir jādara. Jā, tā ir. Ok, paldies, Mārīņ, tev par mūsu šo te sarunu. Tātad, mīļie, tiekamies meistarklasē jūlija beigās. Tiekamies 21 dienu izaicinājumā emocionālās tīrīšanas izaicinājumā ar emocionālās brīvības tehniku. Un visādi citādi, kā vienmēr nobeigumā, Mārīņ, ceļamaizi, ko tu mums iet? Ceļamaizi. Ceļamaizi. Nu jā, ceļamaizē laikam es gribētu tiešām iedot tev to apziņu, ka viss jau ir manī. Viss jau ir manī, man nevajag nekādu tur brīnumu kaut ko, lai es tev to iedotu. Es vienkārši eju šo ceļu, un šobrīd viss ir nostājies, lai man palīdzētu. Zeme ir uzirdināta, visums ir atvērties, enerģijas tagad vieglāk un brīvāk atdalās, un attīrīšanās notiek vieglāk un brīvāk, tikai ir jāļaujās, un es tev novēlu redzēt to savu sevi, savu spēku, savu avotu, savu kodolu, kas ir brīvība, kas ir veselums, un tas jau ir tevī. Es novēlu tev šajā mirklī to pieņemt, ka tas tā ir, un ar savu fokusu to audzēt lielāku. Paldies! Paldies tev un paldies jums, un tiekamies atkal kādā citā reizē, un tiekamies emocionālās brīvības tehnikas kursā. Tā!